Jau tad, kad progresīvie gāja iekšā vienotības valdībā, es Saeimas debatēšu Vājo kungam teicu, ka pienāks tas brīdis, ka vienotība jūs sakošļās un izspļaus. Un es ilgu laiku patiesībā vēroju, kā vienotība izmantoja progresīvos par tādu kājaslauķi, ja? Pamatot, nepamatot, bet tas tādā vienotības stilā ir uzmest partners. Ja? Mēs to esam vērojuši gan šīs Saeimas sasaukuma laikā, kad notika šķiršanās pirmā ar apvienoto sarakstu un ar nacionāļiem. Jā, tas tāpatās bija arī iepriekšējā Saeimā, kur jaunās partijas tika uzmestas, izmestas un tā tālāk. Jā. Tāpēc, manuprāt, tas, kas notiek, ir ļoti likumsakarīgi. Es domāju, ka Siliņi gribēja uzmest progresīvos. Progresīvie bija varbūt bijuši gudrāki, pasteidzās par priekšu, un tur tā saspēle bija ļoti interesanti. Tur bija stundu jautājums, kurš pirmais kuram ko nodarīja. Bet es domāju, ka Siliņi bišķi pārreikinājās. Un gribot atbrīvoties no progresīviem, faktiski atbrīvojās arī pati no sevis. Jā.